Čau visiem, man uzsmēs Anģelka, un šis ir mans pirmais video. Jā, un tas būs 10 fakti par manīm. Un jā, tas ir tas pats kanāls, kur es agrāk filmēju video, vienkārši man bija jābeidz viņus filmēt dēļ vienas problēmas, bet es domāju, ka es gribu tomēr filmēt, un nekas man nenoturēs, tāpēc jā, braucam pie faktiem. Pirmais fakts par manīm, mani sauc Anģelka. Jā, mani sauc Anģelka, jā. Otrais fakts par manīm, manas acis ir brūnas. Es to saku tāpēc, ka mana klasbiedre, neteikšu viņas vārdu, viņa teica, ka manas acis ir sarkanas, bet tā nav, viņas ir brūnas. Viņas vienkārši ļoti, ļoti tumšas. Trešais fakts par manīm, mana mīļākā krāsa ir tirkīz zilā. Jā, man ļoti patīk šitā krāsa. Ceturtais fakts par manīm, mans mīļākais mājadzīvnieks ir suns. Man pašai ir suns, bet viņš ir citā istabā, tāpēc jā, nerādīšu. Rādīšu citos video. Piektais fakts par manīm, es iešu 4. klasē. Jā. Sestais fakts par manīm, man ir maz draugu. Tāpēc iespējams, ka tu būsi mans draugs, tāpēc raksti komentāros, kur tu dzīvo, un ja tu dzīvo tajā pašā pilsētā, kur es, tad tu iespējams būsi mans draugs. Jā, tāpēc, vai draudzenē. Jā. Ja tu esi labs cilvēks. Jā. Septītais fakts par manīm. Man patīk skatīties citu meitiņu video, no tā es laikam iedvesmojos vai kaut ko tādu, tāpēc jā. Astotais fakts par manīm, tas nezinu, tā kā nav fakts, bet to es vienkārši pasaku jums, kad video nāks sestdienās un trešdienās, jo tajās dienās man ir vairāk laika. Jā. Es neparādījos to faktu. Nu labi, tā. 9. fakts un ne pats pēdējais, bet pirms pēdējais. Man ir sava istaba, jā. Kam ir sava istaba, tā spiediet like. Un kam nav, te rakstiet komentāros tādu seju. Vai vienkārši rakstiet, man nav sava istaba. Jā, es jums obligāti centīšos atbildēt. Tā, un pats pēdējais un 10. fakts par manīm. Es reti krāsoju augus, tāpēc man arī tagad nav viņu uzkrāsot, bet tagad ir brīvlaiks, tikko sākusies vasara, tāpēc brīvlaikā es vairāk centīšos krāsot augus un tā, tāpēc jā. Tas arī bija viss, sanāca ļoti īs video, bet tā kā tas ir mans pirmais, tāpēc jā. Ja jums patīk šis video, tad spiediet like un subscribe un rakstiet komentāros savus jautājumus un kādus video jūs gribat redzēt nākošos. Atā!